Šodien iemācīsimies pierādīt trigonometriskās identitātes ar vēl vienu paņēmienu. Vakar apguvām pirmo paņēmienu, kas bija vienas identitātes puses pārveidošana, tik ilgi, kamēr sanāk otra identitātes puse. Šoreiz būs kaut kāds cits otrs paņēmiens. Un sākot šo stundu, es jums uzdošu vienu tādu pamošanās jautājumu. Un šeit var redzēt šo pamošanās uzdevumu. Došu jums īsu mirklīti pārdomām, par kādām algebriskām izteiksmēm var viennozīmīgi pateikt, ka tās ir vienādas ar nulli. Atgādināšu, ka algebriska izteiksme tā ir tāda izteiksme, kurā ir gan skaitļi, gan aritmētiskās darbības, saskaitīšana, atņemšana, visas darbības, kuras jūs pazīstat, kā arī mainīgais, proti kaut kāds burts. Labi, tad esmu saņēmis jau vairākas labas idejas. Pirmā no tām ir tāda, ka piefiksēšu. Pirmā ideja ir sekojoša, ka vienāds ar nulli būs jebkāda šī tā lineārā funkcija. Ja vien ir zināms, ka koeficients ir nulli, pieņemsim, ja man ir nulle ir sareizināta ar kaut kādu izteiksmi, tur patiesībā varbūt pilnīgi jebkas, pieņemsim kaut vai 2x mīnus 7, vienalga. Un atklājās, ja koeficients ir nulle, tad arī viss rezultāts ir nulle. Vēl viens piemērs, kur ienāca čatā, ir sekojošs, ka ja mēs atņemam divus vienādus skaitus, ļoti labi, tad pieņemsim, kontekstā ar to, ko mēs šobrīd mācāmies ar trigonometriju, tas varētu būt patiešām, es paņemšu piemēru no Gustava piedāvājuma, tad ja no kosinus atņem kosinus, atņemot divus vienādus skaitus, rezultāts ir nulle. Taču varbūt jūs zināt vēl kaut kādus gadījumus, kāds vēl algebriskas izteiksmes noteikti ir vienāds ar nulli. Trešā ideja, kas ir piedāvājumā, ir tāda, ka ja mēs dalam nulli ar jebkādu algebrisku izteiksmi, kas nav nulle, patiesībā saucējā var neobligāti būt x, ja? Man te čatā raksta, ka nulle dalīts ar x. Saucējs var būt pilnīgi jebkura funkcija. Ja vien šī funkcija, es viņu rakstīšu šādā veidā, fx, kāda funkcija, ja vien mēs zinām, ka šī funkcija nav vienāda ar nulli, citādi mums nāk dalīšana ar nulli, tas nebūtu labi. Un visticamākais, ka tā funkcija būs mūsu temata kontekstā, tas būs visticamākais kaut kāda tur, pieņemsim, tur kosinus kvadrātā x un vēl tur kaut kas, un patiesībā šeit var būt sarakstīts pilnīgi jebkas. Lai kādu tur mēs izteiksmi rakstītu, galvenais ir piebildi, ka šai izteiksmē nevajadzētu būt vienādā ar nulli. Galvenais, ka skaitītājs ir nulli. Un vēl man raksta, ka nulle jebkurā pakāpē ir nulle. Jā, ir viens izņēmums. Varbūt kāds izņemot nultajā. Izņemot nultajā, Daniela, pilnīgi varēs pati savu piemēru arī precizēt. Ļoti labi, paldies tev. Tiešām nulle, jebkurā pakāpē, pieņemsim nulle, kaut kādā pakāpē 2x mīnus tur 7. Es ņemšu to pašu izteiksmi, kāda man bija A piemērā. Nulle kāpinot jebkurā pakāpē, ja vien šis kāpinātājs nav nulle, ir nulle. Kāpēc nevar kāpināt nultajā pakāpē? Jūs to uzzināsiet augstskolā. Ja mācīsieties augstāko matemātiku, tur ir vesels saruna par to, kas tad ir nulle nultajā pakāpē. Nu re, tagad man ir sekojušs jautājums. No šiem te piemēriem, ko mēs te tagad apspriedām, kad kaut kas ir vienāds ar nulli, varbūt kādam radās ideja par to, kāds tad būs otrs paņēmiens. Patiešām tas ir pielīdzināt nullei, vai arī vēl precīzāk pārveidot tā, lai būtu vienāds ar nulli. Re, kur ir aprakstīts, kā tas otrs paņēmiens strādā. Un te ir pieminēts tas, ka katru otro paņēmienu pielieto. Protams, šo paņēmienu var lietot jebkurā situācijā, tas nav obligāti tikai šajā. Bet visbiežāk mēs viņu lietosim tad, ja abas identitātes puses ir vienlīdz komplicētas vai sarežģītas un nav īsti saprotams, kur tad īsti pārveidot. Un tādā situācijā mēs varam izmantot otru paņēmienu, kas ir sekojoši pārnest identitātes labo pusi uz kreiso un pierādīt, ka visa šī izteiksme ir vienāda ar nulli. Tad vienādība ar nulli var sanākt ļoti daudzās situācijās. Šīs ir tikai dažas, tas, kuras mēs te sarakstījām. Tur patiesībā to algebrisko izteiksmi vēl ir ļoti daudz. Tur ir vēl E un F piemērs un tā tālāk. Un tagad mēs paskatīsimies jau pirmo piemēru, kuru atrisināsim kopā. Tas būs šāds piemērs no jūsu mācību grāmatas. Pat labāk, tas kopīgais piemērs būs E,
došu jums mirklīt laika norakstīt šo piemēru un jau mazliet padomāt. Otrs paņēmiens nozīmē to, ka mēs, piemēram, e-piemērā visu labo identitātes pusi, proti šo te reizinājumu, to, kas te ir rakstīts, pārnesīsim uz otru šī vienādojuma pusi, tā pārnesam. Vai arī, ja tā strikti oficiāli, tad mēs te rakstītu, ka mēs no visa vienādojuma atņemam visu šo izteiksmi. Kotangents kvadrāta alfa, kosinus kvadrāta alfa. Tas būtu tāds korektāks pieraksts nekā šī bultiņa. Un pēc pārnešanas jums vajadzētu sanākt kādā izteiksmē, kuru jūs varat pierādīt, ka tā ir vienāda ar 0. Pacenšaties to izdarīt. Pēc pārnešanas man sanāca šāda te vienādība, kuru mums vajag pierādīt. Un šeit droši padalieties, kā tas tad ir idejas, kā varētu turpināt pierādīt, ka kāpēc šī starpība, kāpēc šī algebriskā izteiksme ir vienāda ar 0. Toms man atverstīja čatā, jo viss noīsnās. Jā, savā ziņā patiešām viss noīsnās, vienīgi ne uzreiz. Mums, lai parādītu, ka noīsnās, vajadzētu vēl paveikt kādas dažas darbības un mēģināšu dot tādu kā pavadienu, kāda tad varētu būt pirmā darbība. Pirmais ir pamanīt to, ka kotangents kā reizinātājs ir sastopams divās vietās šajā vienādojumā. Tāpēc es saku reizinātājs par pirmo kotangents, tāpēc, ka mēs vienmēr varam iztēloties, ka viņam ir koeficients 1 reiz. Un tad tas uzreiz ir kļūst par reizinātāju, nevis par vienkārši saskaitāmo. Tādēļ, ko tad varēja darīt ar kopīgo reizinātāju, ar pasvītroto kotangensu, faktiski iznesam šo kotangensu kvadrātā pirms iekavām. Tas ir tas īstais nosaukums tai darbībai. Un tad, kad mēs iznesam pirms iekavām kotangentu, tad mums vajadzētu padomāt par to, kas būs iekavās. Varbūt jau kādam ir ideja par to, ka, ja es šo zaļo iznesu pirms iekavām, 1 mīnus kosinus kvadrātā. Jā, pilnīgi pareizi. Tieši tā. Tad iznesot ārā kotangents kvadrātā, paliek pāri tas, kas nav pasvītrots. Tad no pirmā reizinājuma paliek pāri vienanieks, kas ir rakstīts tā kā koeficients, un no otra reizinājuma no šī paliek pāri kosinus kvadrāta alfa. Tagad ir īstais brīdis, vai atcerēties formulu, es pieļauju, ka daži jau varētu zināt šo formulu no galvas, vai arī, ja tā formula vēl nav zināma no galvas, tad ejam uz formulu lapu un meklējam, kur tad mums ir. Tas iekavās ir sinus alfa. Jā, tieši tā, vienīgi ar kvadrātu vēl. Pareizi? Jā, kvadrātā. Tieši tā, precīzi, paldies Kristiānai. Jā, rekur pēc šīs te formulas, ko sauc par trigonometrisko pamatidentitāti, galvenā trigonometris formula, sinus kvadrātā plus kosinus kvadrātā ir 1. Mēs varam diezgan viegli izsecināt to, ka patiešām, ka visa šī iekave, viss šis kopumā ir vienāds ar sinus kvadrāta alfa. Tad, kad mēs to izsecinām, ka tas tā ir, tajā momentā mēs varam atkal doties uz formulu lapu un meklēt vēl vienu formulu. Jo pat labam mums tā formula ir pārveidosies, šī vienādība ir pārveidosies tādā veidā. Kotangents kvadrātā reiz sinus kvadrātā. Un es apgalvoju, ka šādu te reizinājumu formula lapā var atrast. Ne tieši tādā, precīzi tādā pašā izskatā. Mazliet citādāk ir pierakstīts. Bet, gandrīz tas pats. Un, ja kāds jau pamanīja, par kuru formulu es runāju, tad droši sekiet. Kotangensu kvadrātā var pārveidot par kosinus kvadrātā līdz sinus kvadrātā. Perfekti, jā, tieši tā, pilnīgi pareizi. Tad izkopēšu ārā šo formulu, par kuru tu runā. Tātad paņemsim šo kotangensu formulu, kur tā ir. Un mēs arī kaut kādā no stundām esam pierādījuši vienu no šīm te formulām. Tā doma ir tāda, ka patiešām, ka ņemot vērā, ka šoreiz mums tur vēl ir kvadrāti piedevām, mēs varam papildināt šo formulu, pieliekot visur kvadrātus. Tā drīkst darīt, kāpēc es tā strādā, mēs esam apsprieduši jau vakar, tāpēc šoreiz neatkārtošos. Un ja no šīs formulas izsaka ārā kotangents kvadrātā reiz sinus kvadrātā, ja šitos tad divus sareizina savā starpā, tad, kā jūs labi zinat, rezultātā sanāk skaitītājs. Proti, lūk, šis te viss kopā, viss šis reizinājums ir vienkārši kosinus kvadrāta alfa. Tad gala beigās mēs esam ieguvuši kaut ko, kas ļoti, ļoti atgādina vienu no gadījumiem, kas mums bija rakstīts pamošanās slaidā, kur bija rakstīts, ka ja tu atņem divus vienādus skaitļus, tad rezultāts ir 0.
Vēl beigās es vēl varu uzrakstīt 0 ir vienāds ar 0, tā kā daudz rakstīja mājas darbā. Un pierakstīt komentāru, ka šī vienādība izpildās neatkarīgi no alfas. Līdz ar to tā ir identitāte. Identitāte ir pierādīta. Tātad šāds komentārs tev vēl beigās varētu iedarēties. Lūk, un ļoti līdzīgā veidā jūs varat atrisināt arī G piemēru. Patiesībā es domāju, ka mēs varētu veltīt kādu mirklīt laika un šo G piemēru atrisināt šobrīd. Tagad izskanēja, ka ir ne tikai otrais, bet arī trešais paņēmiens. Jā, to paņēmienu ir cik uziet, ņemot vērā, ka šīs stundas mērķis bija parādīt, kā strādā otrais paņēmiens. Vispirms apspriedīsimies par to otro paņēmienu, proti, ka mēs visu, kas labajā pusē, pārnesam uz kreiso, jeb atkal atgādināšu to, ka oficiāli tas saucas, ka mēs atņēmām visu, kas te ir rakstīts. Man būtu jāraksta mīnus kosinus kvadrātā beta, mīnus kosinus kvadrātā alfa. Tas ir tas oficiālais pieraksts. Bet laika taupības nolūkos es tā ar bultiņu tā parādu. Pēc tās pārnešanas mums tagad sanāk, ka mums ir sinus kvadrātā alfa, mīnus sinus kvadrātā beta. Tik tālu tas ir viss tas pats, kas bija rakstīts iepriekš kreisajā pusē. Un tad ar zaļu krāsu rakstīšu to, kas ir nācis klāt pēc pārnešanas. Un tas ir mīnus kosinus kvadrātā beta un plus kosinus kvadrātā alfa. Bet šādas pārnešanas man vajadzētu pievērst uzmanību tam, ka te grupējot sanāks formula. Ja es salieku kopā pirmo un pēdējo saskaitāmo, tad kura tad formula man sanāks atkal, kur jau redzēta? Tā pirmā. Tā pirmā, paldies, Kristīna, pilnīgi pareizi. Sanāks viennieks. Tad tie, kas ir pasvītot ar sarkano, tas kopumā būs vienkārši viennieks. Okay? Un tas izriet no tā, ka sinus kvadrātā un kosinus kvadrātā no jebkura leņķa rezultātā ir viens. Tad man atlika tikai izdomāt, kas notiek ar šo, ko es nosacītu, pasvītrošu tagad ar dzelteno krāstu. Šis un šis, varbūt kāds jau izsacināja. Kas ir mīnus sinus kvadrātā beta, mīnus kosinus kvadrātā beta? Mīnus 1. Tas ir mīnus 1, pilnīgi pareizi. Ja kāds to nepamanīja, ka tas ir mīnus 1, tad jūs varat, pieņemsim, kaut vai iznest šo mīnusa zīmi pirms iekavām. Tā drīkst darīt. Tiešām, tad, ja es iznesīšu šo mīnusu, ja mīnus viennieku pirms iekavām, tā var rīkoties, tad man sanāks kaut kas tāds. Tad šajā vietā, ja kādam vajag papildus tādus komentāru par to, no kurienes tad radās tas mīnus viennieks, tad oficiāli tas radās tā, ka mēs mīnus 1 iznesām pirms iekavām, un iekavās radās formula atkal. Protams, ka tā pati sinus kvadrātā beta plus kosinus kvadrātā beta. Kāpēc plus, jo mīnus zīme mēs esam iznesuši pirms iekavām. Divas reizes mēs viņu nerakstīsim. Un loģiski, ka šis te ir atkal tieši tas pats. Protams, tur rakstīts beta, nevis alfa, bet, kā es tikko minēju, šis strādā ar jebkuru leņķi. Galvenais ir, ka šie abi leņķi ir vienādi. Tik ilgi, kamēr jums abās vietās, gan šeit, ir viens un tas pats leņķis, tik ilgi visa šī izteiksme būs vienāda vienkārši ar viennieku. Un, protams, 1 mīnus 1 tas ir vienāds ar loģiski ar 0. Mēs varam pierakstīt 0 ir vienāda ar 0. Parādot, ka abas šīs identitātes puses ir pilnīgi vienāds. Tagad es jums došu uzdevumu. Jums vajadzēs atpazīt. Pirms dot uzdevumu, man bija jānokomentē, kur vēl alternatīva. Pēteris pastāstīja, ka šo varēja atrisināt arī mazliet citādāk, proti sagrupējot šos saskaitāmos mazliet citādāk. Un tas ir tā grupēšana, tad izskatīsies tā. Acīm redzot, ka mēs tos, kam ir negatīvi koeficienti, nesīsim projām. Es tā pieļauju, vai ne? Piemēram, šo pārnesīsim uz labo pusi un savukārt mīnus kosinusu uz kreiso pusi. Un kas tad sanāks, ja mēs tā izdarīsim? Izveidosies, protams, ka tās pašas formulas, tikai tā mīnusa zīme nebūs jāņem vērā. Tad mums būs kaut kas tāds kosinus kvadrātā alfa plus sinus kvadrātā plus kosinus kvadrātā. Tas, kas bija mīnus labajā pusē pēc pārnešanas, tas jau ir kļūst par plusu. Un, protams, ka tā ir jums labi pazīstamā formula viennieks. Otrā pusē ir tieši tas pats, tikai ar betām. Kosinus kvadrātā beta plus sinus kvadrātā beta. Un tad pēc formulas viennieks ir vienāds ar viennieku.
Protams, ka tas ir acīm redzami ir patiess ar jebkurām betas vērtībām. Oficiāli tas teikums, ko es pieminēju, ir tāds, ka būtu jāraksta šī vienādība izpildās visam mainīgo vērtībām. Ja jūs atceraties no vakardienas stundas, ka identitāte, tas bija tāds vienādojums, kas ir patiess ar jebkurām burta vērtībām. Un tad šādu komentāru es varu pierastīt klāt. Tagad došu jums vienu tādu pārdomu uzdevumu, uz 1 minūtīti pārskatīt šo te piemēru sarakstu un identificēt, kurus no šiem piemēriem jūsuprāt būtu izdevīgi risināt ar otru paņēmienu, proti pārnesot visu uz kreiso pusi un pierādot, ka tas ir vienāds. To ja. Ja piemēru. Jā. Ok, bet, kā jau es minēju, tad vispirms mirklīt padomājam un pēc tam salīdzināsim atbildes. Tad viena versija, kas izskanēja, ka ja, dosim laiku visiem padomāt. Varbūt N piemērs. Varbūt N piemērs. Jā, tad šeit patiešām, ja mēs pārnesīsim uz otru, es to pilnīgi piekrītu. Tā iemesla dēļ, ka tātad N arī apvilkšu, jo šajā piemērā, ja jūs pamanījāt, tad 1 mīnus kosinus kvadrāta alfa, kas tad ir šis saucējs? Saucējs ir? Sinus kvadrāta alfa. Jā, tieši tā. Un ja šis saucējs ir sinus kvadrāta alfa, un šis saucējs arī ir sinus kvadrāta alfa, tad gan jau, ka šīs divas daļas būs ļoti viegli atņemt. Un tāpēc pēc pārnešanas man sanāks krietni ērti rīkoties, vai ne? Un savukārt tangens alfa reiz kotangens alfa mēs esam pierādījuši šonedēļ. Un varbūt kāds atcerās, ar ko ir vienāds šis te, ko es tagad ierāmēju. Kas ir? Vienkārši tas bija kaut kāds skaitlis. 1. Tas ir viennieks. Un redzi, jā, tāpēc es piekritīšu tam, ka arī N piemērā ir izdevīgi pārnes uz otru pusi. Jā, un vēl, starp citu, protams, tā paņēmiena izvēle ir pilnīgi jūsu ziņā. Jūs varat darīt tā, kā tikko, piemēram, Pēteris darīja ar grupēšanas paņēmienu, ka jūs tieši otrādi kaut ko sadalat abās vienādām pusēs tādu, kas ir identisks, bet tā pierādīt. Varat arī to pašu J un N piemēru atrisināt bez pārnešanas, tas ir arī jūsu ziņā. Vēl viens komentārs, ko es gribēju pateikt, ko es tikko atcerējos skatoties uz šo slaidu, ir, ka daži no jums mājasdarbā izvēlējās piemēru un jautāja, vai drīkst to risināt šādā veidā. Sareizinot šeit pa diagonāli un sareizinot šeit pa diagonāli. Un pierādot, ka abas šīs diagonālas, rozā un tā smilšu krāsas, ir vienādas. Un ko es teiktu, tā drīkst darīt, tā nedrīkst darīt? Jā. Bez šābām, jā. Protams, ka tā var un tā vajag darīt. Ja tev ir proporcijas, domāju, tas ir pats prātīgākais veids, ko var darīt. Tiesa gan šeit es teicu, ka jā, piemēram, ka forši tā dari. Un tur patiešām tas pierādījums sanāca precīzi 2 rindiņas garš un viss pierādījās. Bet, ja es tieši to pašu ideju tagad izmantot arī G piemērā, kas tagad būtu par problēmu, varbūt kāds jau pamanīja, ka G piemērā šis nosacīt, kā tautā saka, krustiņa likuma pielietošana būtu, ne tas labākais variants. Kādēļ tā? Ir pārāk daudz dažādas funkcijas. Jā, tāpēc, ka padomā praktiski, padomā vienu soli uz priekšu. Kas notiks tad, ja tu reizinās, piemēram, šo rozā diagonāli? Tev vajadzēs reizināt sinus kvadrāta alfa mīnus kosinus kvadrāta alfa ar tangens alfa plus 1. Tur ir, tas ir ļoti komplicēti. Tas padara visu to pierādījumu nevis vēl vienkāršāku, kāds ir mērķis, bet vēl sarežģīju visu šo vienādību. Tāpēc, droši vien šeit es neieteiktu izmantot šo krustiņa likumu, bet meklēt kaut kādas citas alternatīvas, piemēram, kodā ieskatīties, kā vienmēr iesaku, ieskatīties formulu lapā un atrast tur varbūt kaut kādu sakarību. Varbūt tas skaitītājs kaut kur ir redzēts, varbūt tur vēl kaut kas ir vienkāršojums, un tā tālāk. Labi, un lai noslēgtu šo stundu, un arī šo nedēļu patiesībā, paškontrolei, es aicinātu jūs vēlreiz pārskatīt 256. lapusi mācību grāmatā un noteikt, kurš no tagad 2 paņēmieniem, jūs tagad zināt 2 paņēmienus, ir izdevīgākais, lai risinātu šos piemērus.